mēs, kā lai saka, neuztvert sāsināti, ja arī publiskajā telpā kāds pastāstītu kādu anekdotu par latviešiem vai, šī gadījumā, krievalodīgajiem. Pēcpusdienā reaģējusi arī Zēna māte, kur uzsvērusi, ka interneta portāla komentāros ir saskatām izrēķināšanās draudi ar viņas bērnu. Sieviete norāda, ka portālā YouTube publicē tikai daļa no anekdotes. Un patiešām, pētot video ar profesionālu aparatūru, atklājas, ka zēns turpina stāstīt, taču video tiek aprauts. Un tā jau ir provokācija. Māte arī izstāstījusi anekdotes turpinājumu. Lejā sēž 3 ubagi. Pirmais lūdz: Dievs dāvā man radioaustiņas, krīt austiņas. Otrs lūdzās: Dieviņ dāvā man televizoru, nokrīt televizors. Trešais lūdz: Dievs dāvā man kaut ko, pie viņa nokrīt krievs, bet ubaks iesaucas: O, pie manis Dievs nokritis. Guntis Meisters, Ingemārs Stankēvičs, TV3 ziņas. Latvijas Nacionālās bibliotēkas nodokļu